mums būs ciemos 4 grupas. 4 mūzikas grupas, kas ir īstenībā šoreiz viena grupa. Un nav viegli viņus nodefinēt, bet ir ļoti viegli viņus pieteikt, dāmas un kungi, Fonds Viegli. Tā ir aplausiet. Laiks Jānis. Viens Jānis, otrs Jānis. Ar Raimondu. Čau. Tagad vēlreiz. Jēlis saminās. Jānis, Raimonds. Renāls. Sveiki, kungi. Labvakar. Es dzirdēju satriecošas... Budžets. Fonda budžets? Fonda Viegli budžets? Daļa. Pirmkārt, pirms es sāku jūs iztaujāt par jaunu albumu un arī koncertiem, kas ir gaidāmi pirmajā daļa, vai jums bija iespēja apstīties pirmo daļu? Jā, bet protams. Jā, un lai būtu viss godīgi, Pauls tika pie savu saldējumu kokteļa, un es ceru, ka skatītāji arī tika pie savu kokteļīšiem saldējumu, jā, kolosāli, un lai viss būtu godīgi, bravo jums. Lai viss būtu godīgi, jums arī saldējumu kokteļi, lai Dailes mūzikas nama saldējumu kokteļi, ar ko jūs varat panašķoties, kamēr mēs ar jums runājam. Lai viss korekti. Jā, to es saprotu tagad. Jauns albums, 3. albums ir, jā, es neiedomājos, ka jūs tagad aiziesiet ballītē. Un mēs padzersim. Loģiski. Kas ir, sākam ar čemodānu. Cik labs, ļoti. Var likt uz tā galdiņa, ne? Jā, var likt. Mēs noliksim tev uz galdiņa, reku priekšā tādu. 3 stūrīt, reku. Jaunais albums. Jā. Kāds klusums. Labs. Uz tā uz. Loks paliek vaļā. Jā, tur ir drukas kļūda vienkārši. Bija domāts, ka loks paliek vaļā. Loks. Sanāca loks. Pieskaņojamies jaunumiem. Loks. Loks, Ar tad K? loks. Ar K? Jā, var aplaudēt. Jūs man īstenībā varējāt parādīt arī ātrāk, un es tagad nebūtu tāds anbālis. Oh my God, cik daudz grāmatas. Tikko atnāca. Turpinot iepriekšējās daļas stilistiku. Pats? Jā. Pats atnāca? Pats atnāca. Kā jūs viņu varētu raksturot? Uz ko man noskaņoties, liekot iekšā CD? Kas būs? Nu, 2 vārdos, kungi, kāds albums? Kā paši raksturēt albumu? Nu, 2. Katrs 2. Baigi labs. 3. albums. Jā. Nekāda vaina. Pats labākais. Pats labākais. Tad tie pirmie No 2 3 jums, vai nu tā. vispār? No 3. No 3. Man prasa, mēs tā domājam tiešām. No, bet es varētu teikt arī nedaudz ātrāks. Ātrāks. Deju mūzika, Jā. beidzot. Bērnu Nu, Jāņa tieši. Jā? Es īstenībā, pirmais, kurš testēja to albumu, bija mūsu meita. Un pirmās 3 dziesmas viņa vienkārši dejo visu laiku. Tā kā tie, kuriem ir bērni un mašīnā parasti nevar klausīties tikai brīnumskapi un knīpes un knauķis, tad šis ir tāds labs alternatīvs variants. Kārtējais bērnu albums. Nu, šis ir Fonda Viegli bērnu albums. Bet mašīnā viņi sāks dejot arī, tad pirmos 3 ir jāpārtina mašīnā, jā, jo mašīnā gribētu tomēr, lai viņi paliek piesprādzējušies un sēž smuki rausa riņķī. Jā, bet albums ir nedaudz naskāks, es pat teiktu tāds stipri vasarīgs. Ja iepriekšējā albumā mēs Kā jau uz ziemu. Nu, protams, taču gabaliņš no vasaras bija jāatnes uz ziemu. Un ir nedaudz draiskāks, un mēs atļāvāmies mazliet būt nedaudz tādi brīvāki. Frivolāki, jūs domājat? Jā, tas bija tas vārds, kas domāju. Frivolāki. Frivolums, starp citu, trūka iepriekšējos albumos tieši. Es klausīju, man viss derēja, tik frivoluma drusku pietrūka. Jā, vispār mūsdienās reti, kurš tā frivoli atļaujās kaut Jā. pafrivoli. Jā, jo šajā tas jau ir iekšā. Pirmajos 2 mēs tā kā papildus vēl pārdodam frivolumu. Frivols tā viņš. Jā, kukainītis. Nu, bet es taču teicu. Nu, nē. Rīktīgi frivoli. Iedomājies, kā bērns reaģēt, ja dziesmu sauc kukainis. Ir kukainītis. Jā, viņi Tā nebaidīsies mīļākais viņus. ir Jā, kukainis. Amsterdama. Jā. Tas ir Es atcerējos, jā, frivolam ir vēl 3. Kā saka, 3. Amsterdam tas vairāk ir pusauģiem. Jā, pusauģiem sākot no 18. Jā.
Jā. Nu, ko tu atcerējies to trešo? Nu, nē, labāk neatcerējos. Atcerējās un Nē, es domāju, neko es nedomāju. Nākamā dziesma uzreiz pēc Amsterdamas nekaunība. No tās sāk bērni klausīties. Aha. Arī saule netiek atpakaļ. Pieauguši. Tas ir gadījumā, ja tu esi aizkavējies Amsterdamā, ja? Principā arī saule netiek atpakaļ. Principā gara nakts sanāk. Jā. Sega. Jep. Pie garas nakts. Jā, joprojām esi Amsterdamā. Jā. Mazā dziesma. Diezgan. Tad nav spēka vienkārši, saprot? Jā, un Kaiņa ar mani atkal mazā. runā. Zvaigznes. Viss skaidri redzams, tas jau ir rīts. Tas jau ir rīts. Un viegli. Un beigās viegli. Jā. Un beigās ir viegli. Kolosāli. Tātad, un jūs esat ieplānojuši arī koncertus. O, jā. Tā ir, jā. Tā ir, un mēs varam teikt, ka tie ir tādi gadēji koncerti. Varbūt kāds no klātesošiem ir bijis jau kādā koncertā. Nu, es nedomāju, ka vispār kā koncertā. Nu, noteikti kāds ir bijis. Bet viegli koncertā mums parasti notiek koncerti Dzelzceļa muzejā. Jā. Ļoti jauka vieta. Esmu apmeklējis. Pa naudu? Jā? Vai tomēr fonda neatbalsta? Es esmu... Nē, es atbalstu Nē, es kā domāju, vāru. tīri. Nē, tā ne. Albums ar citu nopirku, gan abus divus, man liekas, iepriekšējos. Bet šis jau, man, kā saka, diemžēl ir... Tagad, diemžēl, es jau būtu gribējis pirkt. Mēs jau uzdāvinājām, diemžēl, jā. Jā. Šis bija tas neuzkrītošs veids, kā uzprasīties uz to, vai negribat. Tā ir dāvana man. Ziedojums. Ziedojums. Es pēc tam no jums atpirkšu. Atbalstot fondu. Koncerts. Starp citu, kā jūs nonācāt pie tā, ka Dzelzceļa muzejā uzstājās? Tur ir forši, bet kā jūs izdomājāt? Mūsu pirmais koncerts bija Nacionālajā bibliotekā, kad viņa vēl nebija Nacionālā biblioteka. Strojkā, principā. Faktiski ar cepurītēm, tām baltajām, Ķiverītēm? drošajām ķiverītēm. Jā. Jā, tas bija brīnišķīgs pasākums. Un pēc šī koncerta mums likās, ka kaut kur turpat, ja mums patika tas koncerts. Jā, jo Tas bija labs koncerts, tas bija labs koncerts, draugi bija un Imants bija kopā ar mums. Un tad mums likās, ka kaut kur turpat blakus vajadzētu. Mēs paskatījāmies pāri ielai, tur bija Dzelzceļa muzejs. Mums likās ļoti solīda vieta. Stāvvieta nav, viss kā vajag. Jā. Jā, tad... Riktīgi noveicās. Tas bija svarīgs arguments tieši. Nē, tāpat kā pie bibliotekas, es domāju. Jā. Riktīgi noveicās, ka blakus nebija okupācijas muzejs. Mēs apstījāmies blakus. Bet arī nav tā. Arī nav tālu, jā. Par koncertu pašu runājot. Ziniet, Padalies varbūt mazliet es padalīšos. Es labprāt. Uz iepriekšējo... vienu vai vairākiem? Es biju uz iepriekšēju, bibliotekā es nebiju, bet es biju tajā Dzelzceļa muzejā uz iepriekšēju. Tātad, un par to kavētāju rindu runājot, ka man ir kolosālākais stāsts. Es esmu bijis uz neskaitāmiem pasākumiem savā dzīves laikā, ticiet man, kādiem 8. Jā, vismaz. Un cilvēki parasti nonāk kaut kādā stresā vieglā. Īpaši, ja vēl ir jākavē, un tad ir jānoliek kaut kur mētelis, un tur panika baigā. Mētelis jānoliek labā vietā, jo to pēc tam jādabū viņš, jānoliek tā, lai tu vari skriet ātri un paķert, jo nedod Dievs. Un pie tā visa, kā cilvēki ieradās diezgan brīvi, es gribētu teikt. Jā, sagaidītājs bija neviens cits kā Māris Saukāns. Tērpies Lācī, nomaskējies par Lāci. Es viņu diezgan ātri atpazinu. Un kas man likās kolosāli no viņa puses, ka ņemot vērā, ka cilvēki jau tā kavē, viņš viņus nesteidzināja. Nē, viņi skaitīja dzejoļus un dzēra tēju un cienājās ar cepumiem. Un vispār nevienā brīdī nevienam nebija panika. Tur bija tāda sajūta, ka mēs varam nākt mūžīgi uz to koncertu. Amsterdamieši tādi nāk. Jā, un tas koncerts sāksies tikai tad, kad visi būs un visi būs kolosāli. Tas viņam, man liekas, ka viegli, diezgan viegli. Jā, man liekas, ka jūs varētu nodarboties ar organizēšanu. Un Māri jāliek ir pieejas. Jo viņš saliek visu tādu diezgan panika nekāda. Pieredze ir. Viņš nav vienīgais, tur arī bijis, man liekas, kā priekšālēšanas, ne? Jā, Artūrs viņam palīdzēja. Artūrs Irbe.
Zini tādu? Nu, Man liekas, Viņš vārtos stāv. viņš arī var, jā. Varbūt tu sajauci. Vai es domāju, ka Saukāna ar Irbi. Nē. Nē, okay. Jā, jo Irbi ir putns, Saukāns nav. Nē. Tas ir viegli. Tas ir viegli. Tas ir viegli. Trick question, bet es neuzķēros.